Atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Andro, Jā. nu kas ir mazā? Paldies tev, Vīls. Nu, palš no tevis. Pēc šau. Tas izskatās niknis īsti. Nāc mājā! Aleluja! Koši! Kašer, kas pat esam vecais? Davai, viss. Ko? Nekas. Kas ir? Давай свою шарманку, там что ты где уже? Jā, protams, filmēnes balīte, tā es to esmu nodevējis. Un skatos salci, jau tur mums jau gaida, man liekas, kaut kādas pāris video salci. Ko? Salčukiņi. Kas ir? Nekas. Viss labi? Viņas pieras rakstīts netraucēt. Do not disturb. Stand by. Stand up. Pēc grūtniecības Stand tests up. izskatās, tur jau var Tara. Nē, nu saku, Salčukiņi, bet vienkārši mazliet. smēra temperatūru, viss Nu, kārtībā. paga, bet ir labi viss. Viņai šodien visu dienu ir augsts. Tev Kašers pāri nodarījis? Beidz, Harri, lūdzu, mani kaitina. Mazulīt. Labi, es ķeršos uzreiz tad pie lietas, jā. Jā, nu laižam varbūt pie video labāk. Pagaid, nu, Ruskis man ar tajā vakarā bija īpaši mīļš un jauks. Viņš bija DJs, Rups. Kā mīļš un jauks. Tu biji mīļš un jauks un glābi visus, kas glābjami. Nu jā, nu ko varēja to darīt, bet tu redz kā. Toms atkal mums bija jāklausās. Ar tu nofilmēji, kā Oskars noķēra zaķi. Viņš tā uz mutes norāda, savu mūžu nebija redzējis, ka smiekalīgi nokrist. Oi, ziniet, man te ir tie video, kas man te ir sakrājušies. Nu tie ir vareni amizanti un jautri, vienīgi Solčai gan nenāk smieklīgi. Es nezinu, kāpēc. Solča. Parādīt, kā. Solci. Bet tas tā Pasmiešies pēc tam. Pasa kaut ko mīļu, viņi mazliet papriecāsies. Salcīt, bet zini, ka tu visu vakaru, visas balītes garumā turējies ļoti, ļoti labi. Neredzēji nevienus stringus, nevienu kailu tev ķermeņa vietu. Tu uzvedies un runāji ļoti adekvāti un kārtīgi un pat centies būt pieklājīgi ļoti un tā nevienu un tā. Tu ļoti labi uzvedies, manuprāt. Nu, ko varbūt stāstiet paši, kādas tad kādam bija lomas tajā vakarā. Es dzirdēju Pujāts balītes karalis un... Toms gribēja būt. Nē, es ne tajā vakarā. Cik kā nē, pa šitām visām 8 nedēļām, šitā, man liekas, tiešām var redzēt, ka mēs visi esam nojūgušies. Nezinu, ka mums pilnīgi šizornotiek. Pie kameras vienkārši. Kaut kāds pilnīgi. Nē, nu tā daļa balītes man ļoti patikās. Man vienkārši bija tik smieklīgi tas, ka es sāku rostīt, kad dejot, ka šis aiz greizsirdības pilnīgi Es nesaprotu, ko es galvēs mierīgi dejoju, pēc kaut kāds trakais mērķis uzlats virsā. Es vispār, ko tu dari? Pēc tam Sabīna sāka, viņš greizsirdīgs kaut ko. Bet es tagad tikai pēc šito atcerējos, jā. Un kā viņš ar tevi tur luncinājās? Ko es viņam varu izdarīt? Viņš kaut ko pieliek klāt, kaut ko norā. Es tā, šitā what pacēlos, the... ka rostīt, skatos tas galvas. Es vienkārši domāju, ak, Dievs, ko jā. Tā neko nesapratu. Prāti nāc mājās, es neko nesapratu, pēc tam es tikai... Jau patīkā visu līdzi. Vienkārši pārdā. Nebija man tāds baigais. Mēs ar uzskatu. Baigais garīgais balēties. Es paliku līdz galam inteliģents. Baigais garīgais balēties man nebija tajā vakarā. Bet diezgan forši pa bariņiem tur tāda inteliģento cilvēku sabiedrība. Mēs ap pūģu ap divu uz džakuzī tā kā... I'm sexy and I know Viņi tajā vānā trietā izstījās pēc apmēram riktīgiem bieziem, ķipā šova krūtākie džeki. Jā, un 3 meitenes dejo uz zāles. Jā, ķipa mēģina iekarot sirdis. Ruski, cik cilvēks izglāba tajā vakarā? Nu, 2,5 sanāk. 2,5? Nē, nu, principā bija tā, ka es... Viņš Oskara glāba, Nē, Oskars aiziet jā. gulēt, tas tur kaut ko klepo. Kurš? Ruskis tā, Oskar, tev viss kārtībā. Jā, moš aizēja, tev Nē, Oskars bija tas puscilvēks, ko es sāku... Man nevajag palīdzēt. Nē, Oskars bija tas, ko es sāku glābt, bet viņš neļāvās līdz galam. Un tad, es vienkārši atmetu tam ar roku, tad palika viss tā pusceļā. Un, Toms tā pa izglābts, Pujāts īstenībā var pusglābts. Bet es te redzēju, ka Sandī diezgan daudz tika iejaukts. Es to kāds sakars. Es dzīvē neesmu viņam buču devusi. Beigš
ir mans vārds strīdā. Nē, tu nesaproti. Tas, kad sabučojies vienalga, nezinu, tur apsveic, pa ko vienalga zvaiga, ka sabučojies. Tas pats atvadoties. Viņš pavisam sacepās par to visu. Un tā es saku, kad tu pieņemsim sadagot, tu ienāc arī sabučojies. Kad to, un tad tā nedrīkst darīt. Labi, tas nav svarīgi. Tas ir kaut kāds bullshits, vienkārši tajā vakarā aizvērās ciet, bija pilnmēnesis un to vispār... Es savukārt gribēju viņu parunāt nākamajā dienā, bet viņš man līd virsū un gribēja runāties, līdz beigās tas viss izvērtās tik gari. Bet baigais īstenībā mestikaņu seriāls bija. Priecājies. Bet šitā, man īstenībā, zini kā, es no rīta pēc savas, man baigi labās sajūtas tāds izlādējies bija. Es tikai sapratu, pļāvien, sūdi gan būs, jā, sūdi būs. Nē, bet Klausies, Puģik, bet tu tur tā kā riktīgs mačijā drillā, tur devies viņai visu. Stāsti, patskaidro man. Viņš kūda reāli, bet man tas arī besi jārunā. Tā ir, zini kā, tādās stadijās vienkārši nav jārunā un ir jārunā nākamajā dienā, kad es izgulējies un tā. Un tāpēc es mēnēju tevi nerunāt, tad tu man te kūda. Es jau saprotu, viss nevar Grudaku nākts virsū un bakst. Nē, vienkārši tas bija rītīgs kominieks. Vispār nepaķēksi, galvenais viss kārtībā, jau smaids uz bučām aplē tur kāja. Un tad atkal. Kāpēc? Tāds mazars. Nē, tas ir vispār. Bet tas ir pilnīgi normāli. Bet Sabīnes pārmetumu par Sandītu, ko tu tur bučoji? Nē, tur neko, tu no tā video... Tas pats, kas Liena, satiekot Lienu, taču cilvēks satiekoties sabučojās uz vaigiem. Pilnīgs bullshit. Tāpat arī bija tie bārmeņi, kāds no 8. martā sasveicinājās ar meitenēm uzlikt tādu foršu. Viņš sacepās par to, redz, viņš vipiņā sēdēja un dzirdēja, kā mēs meitenes piegājām un atvadījāmies. Es to tur teicu, un katrai iedeva uz vaigu. Par to jau tu sākās viss šitais, te tikai par to. Kā ir būt ierautāji šitādā mīlas viesulī? Šausmīgi besi, reāli gribās piecelties un aiziet par saviem čemodādiem. Tas bija ne jau tādās, jā, bet vienkārši visu laiku kaut kur sanāk kaut kādas situācijas, ka tu vienkārši, nezinu, noejot garām paņem un, nezinu, uztais kaut ko. Vēl kaut ko izdevi. Tikai tevi ierauj iekšā. Kad kur Antra ar muti vaļā skatījās šo stāstu, lai pirmo reizi redzēja, ko Antra, ja? Nē, mēs sēdējām dīvānu un visu redzējām tiešajā, kā tur pie letis. Ja tu vēl neparādīji visu, kā tur pret leti. Jā, to nezinu, kā tur pēdēš. Nē, drāma. Tas likās, atkal kaut ko tur kasās. Mēs vēl sēžam, smējamies baigi par viņu. Mums tikai jautras. Mēs rāja atkal šeit tur strīdās. Beigās tā, paga, kaut kas notiek. Un tajā brīdī, kad tur tā sāk, viņi jau nogrūžās nost un paskaidro man, kas? Nākamreiz tev apsolu būs viens taisnais no rīta pamodīsies un viss būs kārtībā. No kļūdām mācamies, jā. Liec reizi, kā pudeli. Kā tu tur teici? Nu, nevajag tā. Nē, labākais. Tikai vienu reizi. Pēdējā reize, ka es to saku, pēdējā. Es tevi mīlu, bet pēdējā reize, ka es to saku. Labākais bija, ka pujāts saka Sabīnai. Ieskaties man acīs, Sabīne, es nevaru, šeit ir tumšs. Refleksīvas darbības man notikās. Refleksīvas? Jā, tur nekas loģisks nebija. Impulsīvas. Impulsīvas, jā, impulsīvas. Tā kā, piemēram, ka muškaņi lido. Viņi jau neko nedomā, viņi vienkārši lido uz barību. Tā man bija. Bet būs ko atcerēt, Tu būs YouTube, tie video stāvēs vispār gadus 10. Attiek to mēlu un Harry. No. Vienkārši reāli apnicis nenormāli tas kaitina. Vienkārši man nervi jau ir pilnīgi, es nezinu, uzvilkt un tādā garā. Es saprotu, ka varbūt ir interesanti vērot un tādā garā, bet ja tiešām tur kaut kas tāds būtu, mēs arī to darītu ikdienā. Bet tāds nav un vienkārši es tās uzskatu par kaut kādām mirkļu simpātijām, ka vienkārši... Es nezinu. Kā to izskaidrot? Tāpēc, ka reāli bāc es nevaru. Tas tā nemaz nav. Un ja arī kaut kādas simpātijas bija, tad viņas palika sestdienā un viss. Jo šobrīd man vispār, es nezinu, skatos, man pretīgi ir. Nu, Bella šokolādes krēma no viņas rokas. Bet kā es vienkārši gribu saprast, kā mēs varam nosaukt šīs jūsu attiecības, kā ballīti tā jūs bučājās, kā ikdienā. Vienkārši nevajag par to runāt. Es nezinu, tur nav nekāds definējums. Vienkārši ļauj visam notikt, kam tā ir jānotiek. Saprot, ar tiem jautājumiem, ar visu šo, tu visu vienkārši bremzē sabojā. Un zini, kas vēl ir Hāri, un es tev, Hāri, tu zini, ko es tev varu pateikt, no mīlestības līdz naidam ir viens solis, un šī gadījumā solis jau, manuprāt, pārkāpts, un vienkārši tas viss jau sāk kaitināt, tas, kas notiek apkārt, un visi tie vārdi. Nē, es saku, es
runāju par salīdzinājumu. Salču. Nu kā, mēs paprasamies bučoties, un es saku, nē, beidziet pretīgi, tāpat visi zin, kas bučoties, nevarat pateikt jā, tad neviens jums nepiesietos. Tu jau tā lieta saprot, kad pasaka jā, pēc tam viss, nē, tur tā lieta, nē, tā nav. Tā nav. Nē, nu ko tu slēp? Vienkārši bija tā, ka viņa klauvē, tu jau neparādīja, ka viņa klauvējās pie durvīm, es nezinu, pusstundu. Un neviens nereaģēja par to, ka mēs gribējām vienkārši, aiziet uzpīpēt. Un tad es vienkārši pateicu, viss, davai pīpējam te. Un es sapratu, sākumā tā kā piekritam, un tad tu vienkārši nobijies. Un tas arī viss. Ai, tā nu gan liela mūža. Nu jā. Nu ko, tagad... Tāpat tā beigās aizgājuši čeku. Tāpat, zin kā likās, galīgs, ka čūks idioti, kur mēs, nu jā. Man teica, Jā, tas bija organizanti. Tagad noteikti skatās man mamma vai kāds, nezinu, skatās, ak, Dievs, trakā stulbā blondīna. Nu, ko darīt? Tādu piedzim, tādu gadījies, nevar viss būt perfekti. Neesmu vienam pa paraugu šeit nākusi. Netaisies būt kaut kāds standarts, kāda es tāda esmu, viss. Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte.